Mūsu Rīgas 251. pirmsskolas izglītības iestāde Mežciems piedalījās projektā Mācāmies kopā. Projekta norises laiks no 2024. gada 23. oktobra līdz 2025. gada 18. aprīlim. Projekta mērķi bija nodrošināt izglītības iestādē efektīvu atbalsta komandas darbu. Attēlā redzama atbalsta komanda pirmajā tikšanās reizē oktobrī. Projekta mērķis bija arī veidot vienotu izglītības iestādes darbinieku izpratni par to, kā rīkoties ne tikai gadījumos, kad bērnam ir vajadzīgs individuāls izglītības atbalsta plāns, bet arī tādos gadījumos, kad bērnam tiek novērotas uzvedības grūtības vai emocionālas grūtības, lai visos šajos gadījumos nodrošinātu agrīnu intervenci. Mērķis bija radīt skaidru, visiem darbiniekiem saprotamu un praktiski lietojamu sistēmu, jeb darbības soļus, kas palīdzētu savlaicīgi atpazīt bērna grūtības, vajadzības un efektīvi reaģēt, tādējādi laicīgi sniedzot bērnam nepieciešamo atbalstu. Projekta norise un mācīšanās process notika šādi. Veicām dokumentu un informācijas avotu atlasi, izpēti un analīzi. Šim mērķim katrs projekta dalībnieks iekārtoja savu mapi, lai nozīmīgā informācija atrastos vienu vietu, ērti pieejama. Darbojāmies, iesaistot visus izglītības iestādes skolotājus un skolotāju palīgus. Aicinājām katru darbinieku dalīties pieredzē, kā viņi savā ikdienas darbā atpazīst bērnus, kuriem ir nepieciešama papildus pieaugušo palīdzība mācību, emocionālajā vai uzvedības jomā. Kas ir tās pazīmes un kritēriji, pēc kuriem saprotam, ka bērnam vajadzīgs papildus atbalsts? Darbinieki aprakstīja savu gadu gaitā uzkrāto pieredzi, un atbalsta komanda šo pieredzi apkopojot, veidoja bērna novērošanas veidlapu, kas pedagogiem sniegtu iespēju strukturēti fiksēt bērna izturēšanos, uzvedību un attīstības aspektus. Iestādes psihologa vadībā novembrī uzsākām izveidotās bērnu novērošanas veidlapas aprobāciju un pilnveidi. Strādājām pie rīcības protokola, jeb pie darbības schēmas izveides. Piedalījāmies komandas saliedēšanās pasākumos, devāmies pieredzes apmaiņā uz Baldonas pirmsskolas izglītības iestādi Vāverīte un uz Jelgavas pirmsskolu Kamolītis. Plānojām, kā iepazīstināsim darbiniekus un vecākus ar atbalsta komandas darbu un atbalsta sniegšanas protokolu, rīcības schēmu. Īstenojot projektu, esam sasnieguši šādus rezultātus. Ir izveidota bērnu novērošanas veidlapa, kas ir praktisks instruments pedagogu darbam, bērnu uzvedības un attīstības vērošanai un novērtēšanai. Ir izveidots rīcības protokols, skaidra schēma jeb plāns, kas soli pa solim parāda, kā atpazīt bērnus, kuriem ir vajadzīgs atbalsts, un kā rīkoties, ja bērnam tiek konstatētas mācīšanās, uzvedības vai emocionālās grūtības. Ir izveidota struktūra efektīvai informācijas apmaiņai un koordinētai rīcībai starp pedagogiem, speciālistiem, logopēds, speciālais pedagogs, psihologs un atbalsta komandu. Rīcības protokola izveide ir pamats tam, ka radušos grūtību un problēmu situācijās nereaģējam haotiski, bet darbojamies pēc pārdomāta un iepriekš praktiskā darbībā aprobēta
rīcības plāna.